21. marts esam beiguši kārtējo ceļojumu pa Ukrainu, lai Ukrainas karavīriem atdotu jūsu ziedotās lietas. Tātad tie bija ģeneratori, tie bija EcoFlow, tie bija droni un galvenais arī, protams, mašīnas. Mēs esam vienā no rietumu Ukrainas vietām, kur ir uzstādīts piemiņas akmens brīvības cīnītājiem, gan tiem, kas atdeva savas dzīvības un cīnījās par Ukrainu 20. gadsimta 20. gados, un kā redzam, arī tagad. Ukraina turpina cīnīties, un ko es varu apgalvot, turpinās cīnīties, jo izējas nav. Un mums viņiem ir jāturpina palīdzēt, lai šī nolāpītā Krievu pasaule, kas plūst uz rietumiem, šeit arī Ukrainas melnzemē viss paliktu. Turamies! Slavu Ukrainai!